Šis būs stāsts par to, kā Dievam patīk iepriecināt savus bērnus. Man ir viena vieta pie jūras, kur es šad tad aizbraucu vienkārši, lai pavadītu laiku ar Dievu, vienkārši tādā mierā un klusumā ārpus mājas un vienkārši pavadīt laiku ar Dievu. Un vienā tādā reizē, tā bija reize, kad kaut kas bija noticis un es biju sakreņķējusies, un es staigāju gar jūru, un es, sūdzējos Dievam par to, kas ir noticis un tā, un tajā brīdī man nāca doma, ka es gribētu, lai Dievs mani iepriecina, un es tā arī teicu vienkārši debes tēti, es gribu, lai tu mani iepriecini, lūdzu iepriecini mani, es nezinu kā, bet tu zini labāk, kas man ir vajadzīgs, un lūdzu iepriecini, un tas bija tiešām brīdis, kad tas sajūtu līmenī viss bija slikti, kaut kas tiešām bija tāds nopietns noticis, un vienkārši gribējās, lai debes tēvs arī kaut kā samīļo. Un nepagāja neilgs brīdis, kad es pēkšņi jūrā ieraudzīju kaut kādu tādu, likās tā kā priekšmetu, bet tad, kad es ieskatījos, es sapratu, ka tas priekšmets kustās, un viņš kustās ne tā kā priekšmets, kas vienkārši līgojās jūrā, bet es ieraudzīju, ka tas ir liels ronis. Un man tas bija liels pārsteigums. Es, protams, sāku fotografēt, pēc brīža parādījās vēl viens ronis un vēl viens, tur kopā bija 4 roņi, lieli dzīvi roņi, un tā bija pirmā reize, kad es ārpus zooloģiskā dārza redzēju dzīvus roņus, turklāt dabā. Pirms tam es biju tādus mazus ronēnus redzējusi, kas bija, tā izskaloti, bet tādus lielus pieaugušus roņus nekad nebija redzējis. Un man tas likās, tāds tajā brīdī tiešām, tik liels iepriecinājums, un es sapratu, Dievs ir tieši tāds tēvs, kuram patīk iepriecināt, un viņam patīk, ka mēs viņu arī kaut kādā ziņā izaicinām, ka, hei, Dievs, lūdzu, mums iepriecini mani, jā. Lūk, un man likās tāds, cik žēl, ka tajā brīdī nebija vīrs blakus, un ka viņš to neredzēja, un tā tālāk. Un pagāja kāds laiks, kāds mēnesis, un mēs ar vīru braucām pastaigāties uz Bolderājas molu, tas bija pilnīgi citā vietā, un tad es braucu, un tā es pie sevis tā lūdzu, es lūdzu, Dievs, ja tas ir iespējams, parāda arī šoreiz roņus. Es saprotu, ka es lūdzu pa daudz, bet es lūdzu vienkārši parādi. Un lai gan man pašai tā kā likās pilnīgi neiespējami, jo kā var būt tā, ka 2 reizes turklāt pēc kārtas, tie roņi parādās. Un man tas likās, tāda pārdroša lūkšana, bet tā bija mana sirds lūkšana vienkārši, jo es gribēju tiešām vīram parādīt, ka rekur taču ir dzīvi roņi Rīgas tuvumā, jā. Un mēs staigājam un esam jau pie Bolderājas bākas, un pēkšņi vīrs saka, rekur ir ronis. Un es skatos, un es pilnīgi neticēju savām acīm, un pat tiešām, un tur arī bija kaut kādi 5 vai 6 roņi, un mēs vienkārši, un es viņam tā arī godīgi teicu, es saku, es par to tieši biju lūgusi, lai Dievs parāda arī tev tos roņus, un tas bija tiešām, brīnišķīgi tā arī, kā Dievs darbojās tiešām tādās, negluži mazās lietās, jo ronis ir diezgan liels dzīvnieks, un viņi tur spēlējās, peldējās, un visādi tur nīra, un vienkārši tādi izbaudīja laiku, roņi, ja. Un, tas bija ļoti, ļoti brīnišķīgi atbildēta lūkšana, un mūsu debes tēvs ir labs. Visvarenais, vismūžīgais, visspēcīgais Kungs, Jēzu Kristu, visredzamā un redzamā radītāja. Mēs nākam tavā priekšā, nāc, Kungs, svētais gars, Jēzus Kristus gars, nāc šajā lūkšanā. Paldies, Dievs, par to,
ko tu mums dāvā. Paldies, Dievs, par šo zemi. Paldies, Dievs, par šo radību. Paldies par Latvijas valsts himnu. Paldies, Dievs, par Latviju, par baznīcu Latvijā. Paldies, Dievs, par taviem brīnuma darbiem. Paldies, Dievs, par evaņģēliju, kas ir aizskārs mūsu katru sirdi un caur mums arī iet tālāk. Paldies, Dievs, ka mēs varam būt tavi instrumenti tavās rokās. Paldies, Dievs, ka tu pagodinies, ka tu iepriecini. Jā, paldies, Jēzu, arī par tavām uzklausītām lūgšanām. Paldies, Dievs, ka mēs varam atļauties būt dievbērnīgi, ka tu vadi mūsu dievbērnībā, ka tu dziedini un atraisi, jā, kad mēs varam nākt tavā priekšā. Paldies, Dievs, ka tu esi mūsu iepriecinājums, ka tu esi mūsu stiprinātājs. Paldies, ka tu esi klāt mūsu bēdās. Paldies, Dievs, ka ar tevi arī mūsu asaras vēršas priekā un ka tu tās nožāvē, jā, kad un tie, kas ir ielējās, ka tu tos izved brīvībā kalnā. Paldies, Dievs, jā, ka tu esi teicis, ka pēc bēdām būs prieks. Paldies, Dievs, jā, par rītu, kas aust kā jauna diena, arī pēc nakts izciests, vai pārvarēts, vai uzvarēts. Paldies, Dievs, arī par tām dvēseles naktīm, kurām tu izved cauri un tām ielējām, kur tu mūs šķīsti un dziedini un atjauno, sagatavo, nostiprini, trenē. Paldies, Dievs, jā, par tavu mierinājumu un svētā gara klātbūtni, ko mēs varam piedzīvot ar tevi, katrs savā dzīves ceļā un kaut kādā savādākā veidā. Tev nav sveša mūsu valoda, mūsu runa, mūsu doma, veids. Dievs, tev visas valodas zināmas. Paldies, Dievs, par tavu žēlastību, kas ir mūžīga. Paldies, Dievs, jā, ka ar tevi mēs varam šķērsot grūti šķērsojams un šķietami nešķērsojams vietas. Paldies, Dievs, jā, kad par šo dzīvības dāvanu, ka tu dari mūsu dzīves. Jā, mēs nākam tavā priekšā, lūdzam svētī mūsu ceļā un lūdzu iepriecini mūs. Lūdzamies pēc svētā gara prieka mūsos. Lūdzu, Dievs, pēc tā prieka, kas ir no tevis, Dievs, kas ir mūžīgs, kas nekad nebeidzās, kas ir paceļošs un kas ved pie tevis, kas ir dziedinošs, caur ko tavs evaņģēlijs plūst tālāk. Kungs, apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs, apžēlojies. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Tas Kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā un dod mums savu mieru, Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.